Labvakar, mani sauc Pēteris. Šodien lasīsim dzīves stāstu, kas ir pielikums pie Annija Malkoņa grāmatas. 3-5 dzīves stāsts saucās Divkārt svētīta. 6. jūlijā 2026. gada 12. grupa. Mēs pulcējamies katru pirmdienu un ceturtdienu online no 8 vakarā līdz 9 pēc Latvijas laika, pirmdien un ceturtdien. Divkārt svētīta pēc cirozes diagnosticēšanas šī slimā alkoholiķa ieguva skaidrību, kā arī aknu transplantu, kas izglāba viņai dzīvību. Šodien ir svētdiena, mana mīļākā nedēļas diena. Parasti visur valda miers, un mani vienmēr pārņem šī brīnišķīga pazemības sajūta. Apzinoties, cik vienreizēji ir būt dzīvai, priecājos atzīt, ka reti kuru dienu es tā nejūtos. Sendienās svētdienas mēdz būt diezgan mežonīgas. Tās es saucu savu dzerošo laiku. Pāris sendienām. Svētdiena bija nedēļas nogales pēdējā diena, kad bija jāpabeidz vairāku dienu ballēšanās ar draugiem. Es nekad negāju tur, kur nebija ballīts. Ja mani māca šaubas par gaidāmo pasākumu, tad es izdomātu, ko labu. Un paņemtu ballīti sev līdzi. Es nevaru atcerēties laiku bez alkohola manā dzīvē. Pat tad, kad es biju jauna un nebiju nodzērusies, visapkārt vienmēr bija alkohols. Es atceros savas dzeršanas sākuma laiku, kad domāju, ka es nebiju alkoholiķis un nekad par tādu nekļūšu. Personīgi labi zinādama tieši kāda bija alkoholiķa dzīve. Tolaik es biju pusaudze un nodomāju, ka vienkārši izklaidējos un varēju kontrolēt savu dzeršanu. Kad sasniedzu legālo dzeršanas vecumu, es jau dzēru vairāk nekā ballītēs normāli pieklājās. Un svētdienas jau atkal kļuva par nedēļas pirmo dienu, drīz vien pārvēršoties nedēļu ilgā dzeršanā. Mana pieaugušā vecuma iesākumā dzeršana bija veids, kā varēja izveidot saikni ar citiem. Es nepazinu nevienu, kas nedzēra, un visas manas interešu jomas, draudzības un intīmās attiecības pilnībā riņķoja apdzeršanu. Gadu gaitā no malas vērojot, varētu likties, ka es pieaugu un sakārtoju dzīvi, taču tā bija tikai fasāde. Es nenobriedu nekā citādi kā vien fiziski. Ārēji izskatījos pieaugus. Es zināju, ka dzeru, taču arī pārējie dzēra, taču es izturējos diezgan labi, un tikai pateicoties veiksmē man izdevās nenonākt nepatikšanās. Ja neskaita pāris izņēmumus, atskatoties uz to laiku pirms skaidrības iegūšanas, mana dzīve ir vienīgā nepabeigta notikuma ķēde. Gadu gaitā es pametu visu, kam bija kāda nozīme - augstskolu, karjeras izaugsmas iespējas, attiecības, vismaz tās attiecības, kas prasīja kādu piepūli.